Var jau, protams, visur daudzinātās krīzes vārdā tiešām atteikties no daudzām ierastām un sev mīļām lietām, piemēram, no teātru vai koncertu apmeklēšanas vai no žurnāla abonēšanas, bet gal galā jautājums, vai tieši tādā veidā mēs savu personisko krīzi nepadarīsim vēl dziļāku. Iespējams, ka tomēr vislabākais veids ir atrast vismaz vienu jomu, kas sniedz visvairāk prieka un iedvesmas, un tai krīzei neļauties rādīties pat tuvumā. Kluss iekšējais prieks pārņem ik mēnesi pastkastītē saņemot savu iecienītāko žurnālu. Tas nozīmē vairākas stundas, kas tiks veltītas tikai sev, lasot un iedziļinoties sirdī tuvās tēmās. Izdevniecība dienas žurnāli var lepoties ar 10 gadu ilgu pastāvēšanas vēsturi un kuplu žurnālu saimi. Pēdējā pusotra gada laikā daudzi žurnāli ir krasi mainījušies. Tā žurnāls Veselība, ko Latvijas lasītāji pazīst jau 50 gadus, ir kļuvis par stilīgāko veselīga dzīvesveida ceļvedi. Žurnāls Mūsmājas nu pat piedzīvojis pamatīgas pārmaiņas, un tagad tas ir Latvijā lielākais izdevums ģimenei un mājai. Daudz iedvesmojošu ideju, oriģināli interjera risinājumi, padomi un atbildes uz lasītāju jautājumiem. Par to ik mēnesi vēsta žurnāls Mūsmājas. Pašpārliecinātām sievietēm lielisks ikmēneša sabiedrotais ir žurnāls Una, bet sava dārza mīļotājiem un aprūpētājiem neaizstājams ir izdevums Dārza pasaule. Tie, kas nodevušies mājokļa remontam, var smelties idejas gan latviešu, gan krievu valodā iznākošajā žurnālā Dari pats. Padomāts arī par tiem lasītājiem, kurus fascinē neparasti dzīves stāsti vai zinātnes brīnumi, piedāvājot viņiem žurnālus Leģendas un Ilustrētā zinātne. Bet tie, kurus interesē vēstures neizpētītās dzīves, par savējo sauc žurnālu Ilustrētā pasaules vēsture. Mūsu žurnāli visi tiek radīti ar lielu iedvesmu un ar prieku un ar tādu aizrautību, un tos veido ļoti profesionāli cilvēki, un viņi nav profesionāli šie cilvēki tikai katrs savā jomā, bet, piemēram, galvenie redaktori ir nevien profesionāli kā žurnālisti, bet viņi ir arī speciālisti. Teiksim, veselības galvenā redaktora mums ir mediķe, Dārza pasaules agronoma un cilvēcības vēstures vēsturniece. Lai mūsu žurnāls sasniegtu to līmeni, kādā viņi ir šobrīd, mēs esam ieguldījuši diezgan daudz darba, jo nav vienmēr tā bijis. Žurnāli bija stipri dažādā līmenī, bet mēs esam tagad pārveidojuši vairākus žurnālus, un mēs tur esam piestrādājuši diezgan nopietni. Un mēs bijām, mūsu pirmais uzdevums, kad mēs vispār sākām savu kopīgo darbu, bija tas, lai mēs varētu lepoties ar katru savu žurnālu. Es domāju, ka mums tas ir izdevies. Ik viens žurnāls sākas ar plānošanu, kad radošā komanda sanāk kopā un pārrunā to, kāds izskatīsies jaunais numurs. Tiek pārrunātas mēneša aktualitātes, kas lasītājiem varētu būt interesantas, kā arī sezonāla rakstura notikumi, kuriem jāparedz vieta žurnālā. Žurnālu izdošanas ilgtermiņa plānošana notiek jau gadu uz priekšu, taču katra mēneša numurs tiek plānots pusotru mēnesi uz priekšu. Pēc plānošanas sākas vairāki paralēli darba procesi. Žurnālisti dodas ielās, veido intervijas, apstaigā veikalus un izvēlas stila lietas nepieciešamajām fotogrāfijām un rakstiem. Tad sēžas pie datoriem un sāk rakstīt. Protams, katram žurnālam ir galvenais redaktors, kurš ir atbildīgs par žurnāla saturu kopumā un kurš strādā pie tā, lai žurnāls atbilstu savam tematiskajam uzstādījumam. Glancētajiem mēneša žurnāliem ir ļoti augstas bilžu kvalitātes prasības, tāpēc katram no tiem ir savs mākslinieks, kura darbs ir līdzvērtīgs galvenā redaktora darbam. Tikai viņš ir atbildīgs par žurnāla vizuālo noformējumu. Katrs žurnāls pirms drukāšanas nonāk uzmanīgo un vērīgo korektoru rokās. Viņu uzdevums ir pamanīt drukas kļūdas, ja tādas radušās, kā arī veikt stila kļūdu un valodas labojumus. Arī reklāmas daļa laicīgi zina žurnāla iekļautās tēmas, lai varētu piesaistīt reklāmdevējus. Un neskatoties uz šī brīža netik labo ekonomisko situāciju valstī, izdevniecības reklāmas apjoms iepriekšējā gada laikā ir audzis par 12%, un arī šogad ir palicis nemainīgā līmenī. Paralēli visam žurnāla satura sagatavošanas procesam tiek atrasts arī vāka varonis un notiek fotosesija. Kad sagatavots viss žurnāla saturs un bildes, katra izdevuma galvenais redaktors kopā ar izdevniecības galveno redaktori vēlreiz pārskata topošo izdevumu, un tikai pēc viņu akcepta žurnāls tiek nodots uz drukāšanu. Uztaisīt žurnālu, tas ir ļoti aizraujošs darbs, un tā ir vesela māksla. Un tas, cik liela mākslinieka savā būtībā ir tā komanda, visu, kas viņas veido, no tā ir arī atkarīgi žurnāla panākumu, un tas, vai viņam patīk vai nepatīk lasītājiem. Jo vienu un to pašu žurnālu dažādi cilvēki var uztaisīt dažādu. Kāds ir lasītājs Latvijā? Latvijas lasītājs ir ļoti piekasīgs lasītājs. Viņš
viņš uzreiz pamanīs jebkuras kļūdas, un, ja, piemēram, žurnālā Vēsture būs nepareizs aprakstā par tanku viens cipariņš, tad Latvijas lasītājs nekavēsies to paziņot redakcijai. Bet Latvijas lasītājs mīl kvalitatīvas lietas, un man liekas, ka tas ir arī, tā ir arī nākotne gan žurnāliem, gan jebkuram ražotājiem. Tas ir jāapzinās, ka principā piedāvājot, ka cilvēki vienmēr pirks to, ko viņiem vajag. Un ir svarīgi vienkārši saprast, ko viņiem vajag, un kā to izveidot, kā apmierināt šo vajadzību. Un Latvijas lasītāja prasības ir tiešām diezgan augstas. Šodien raidījumā skatieties, vai guļbūves māja ir izturīga, kā atšķirt dažādu krāsu ģipškartonu.